Pah. Raud? Vimba? Kas man tādā tālumā tur notiek? Būs jānāk tuvumā. Nu, pirmā vimba? Pirmā vimba. Nu, nepaspēju līdz kamerai aizskriet, tik ātri viss notikās. Smuka. Skaisti, jā. Nu, pirmās 25 minūtes bija katram pa copei. Un arī vimbiņa. Nepaspējām vienu vimbu atlaist no uztveramā, ka nākošā galā, nu, ieliksim dupletu. Uztveramajā. O, nē, tā man ir raudiņa. Nu, ne. Tā mums būs abas smukās sugas. Nu, tā arī gadās smēla raudiņu un izlaidu imbārā. Nu, labrīt, dāmas un kungi. Nu, varbūt redzot šos kadrus, jums varētu būt skaidrs, kas tad šodien notiksies. Vimbas, raudas, fīders, upe. Stāstīsim, kā pavasarī, teiksim, ķert ar fīderi, kā aprīkot darba vietu, nosauksim, lai ērti būtu copēt. Parādīsim, kā vienmēr saka, kādus savus tehnikas un taktikas un kādus knifiņus. Tā kā skatāmies. Smuki pumpē. Smuki uz vieglā fīdera koncepta Simple Light sēstā. Vienkārši baudīšana. Man atkal ir rauda. Tā ir raudiņa. Nu, redz, sākām pirmo stundu makšķerējam. Sākām aktīvāk uzbarot. Bija pirmās copes, pirmā vimba Artūram. Un man jau ir otrā raudiņa. Nu, smuka zivtiņa. Un diena tikai iesilst. Es jau vienmēr saku, tādā pavasarī jābrauc ir vēlāk. Nu, parasti braucam agri, tāpēc, lai ieņemtu vietu. Jo visās, daudz maz populārajās vietās, visi ir atbraukuši. Mēs jau šodien atbraucām 7:30, kas ir ļoti vēlu. Un knap atradām vienu mazu vietiņu šeit, kas nav pat labākā pēc visas, lasot upi, kur ir kāds atstraums vai kas, mēs tīrā straumē tādā sēžam. Tā kā, bet, kad diena iesilst, tad arī tā cope, teiksim, tā zivs atverās. Es tagad tāds viens maziņš moments, varbūt tā aktīvā rīta copes fāze beidzās, un tagad vēl tā diena lēnām sāk iesilst, un varbūt tagad ir tāds pārtraukumiņš. Mums tagad arī mēs te bišķi pārsējāmies, paskatāmies, varbūt bišķi vietiņu pamainīt vai ko. Un tad es izdomāju, ko pamainīt. Uzsēju metrīgu pavadu. Standartā viss, kas ir gatavās pavadas, pārsvarā 70 cm. Citreiz, ka tā zivtiņa ir uzmanīgāka, vajag to pavadu garāk, lai viņi būtu bišķi tālāk nost. Plus es vēl uzvēru uz āķīša gala, ko es vēlāk parādīšu tūplānā, tādu mazu paralonu gabaliņu, kas, teiksim, apakšā ir kaut kāda vecā zāle, viņi tomēr to stārpiņus paceļ uz augšu. Straumi viņi piespiež to pavadu tāpat, viņš jau nestāv augšā tā te, bet viņš pacēlies augstāk, un ja tur ir tā zāle, tā zīve viņi traucē, un viņi tad paceļās un labāk paņem. Un tikko bija pirmās copītes uz šitādu te sistēmu. Un skatīsimies, jo Artūram blakus ir parastā sistēma, 70 cm pavadu. Man tagad ir garā ar to papildus peldošo bumbiņu. Vimbotne, izdotne. Terabaits, Es pakustināju. Kā man patīk makšķerēt, tas ir, teiksim tā, iekārtot savu darba vietu. Pirmkārt, atrast vietu stabilu, lai jūs varat nolikt krēslu nolīdzsvarot. Ja ir kaut kāds stāvāks krēsls, un tāpēc tās kājas ir regulējams, teleskopisks, ka jūs varat nolikt krēslu ērti. Pirmā nianses krēsla austumu izvēlaties, lai jums kājas būtu taisnā leņķī. Ja jūs uzliksiet pa augstu, tad jums viņas karāsies, ja pa zemu, tad viņas būs uz leju. Jūs sagursiet visdien makšējat, kājām jābūt ir taisnā leņķī. Un tad visi tie
uzkabes vai kā nu viņas nosaukt, ir viens slāvu vārds, kā viņas sauc, vesi, bet nu man tā nepatīk viņas saukt. Mēs ar Arturu pa ceļam braucām un tā arī neizdomāju. Kā to varētu nosaukt šīs te visas lietas, ko jūs uzkabināt virsū? Varbūt, ja kādam ir ideja, ierakstiet komentārā, kā to pareizi latviski nosaukt. Šie te visi galdiņi, makšķeri turāmie. Nu, ko es ieteiktu, kad jūs, ja kārtojat savu to darbu vietu, saprotiet, labrocis vai kreilis esat jūs, ar kuru roku jūs liekat tārpus uz āķa, ar kuru roku jūs pildat barotavu, un līdz ar to tad tanīs pusēs saliekat tā. Man šeit rekur stāv tārpiņi, jo es veru tārpus ar labo roku, kreisā pusē man stāv barības trauciņš, kur es, kad velku bārā barotavu, es uzreiz ielaižu viņu šeit un ar kreiso roku piepildu barotavu. Un uzreiz man šī pusē ir bļodiņa ar ūdeni, kur es nomazgāju roku, ir blakus dvielītis, noslauku, nu un uz galdiņa visi aksesuāri, nu barotavs, tas jau viss var būt. Nu šīs te uzkabes visas mums pārdošanā Feeder Concept brendā ir nu ļoti daudz dažādi. Man šodien, teiksim, ir tāda programma minimums. Lielais galds ar jumtiņu, tārpi nestāv salē vai ja lietus, viņš arī aizsargā. Viņam ir papildus vēl atdure, ja jums ir liels svars. Vienkārši uz tā galda liekat. Makšķeri turētājs. Šī vietā vienkārši es šādi turu makšķeri. Otrā pusē man ir otrs galdiņš, kuram ir ieliekama vai izņemama bļodiņa. Bļodu turāmie, man ir mazais izmērs, mums vēl arī lielais izmērs ir, jo citiem patīk šī te galda vietā uzlikt arī otru šādu pašu bļodu, lielo ar barību. Nu, bez papildu galdiņu, jo, nu, principā ar šo te lielo galdu jau ir pilnīgi pietiekami visām lietām. Jā, un arī uztveramo tīkliņu glabājiet vienmēr pie rokas. Nevis, ka jums tur, kad ir pieķerās kaut kur ir jāskrien kaut kur, es zinu, kad es vēl ka labo rokas, es pievilcu, viņš man šeit ir pa rokai, es varu uzsmelt dzīvi un viss darbojos. Var nolikt, tad es varu aiziet pie uzglabājumā tīkliņa. Un, kas ir, nu, mums ir dažādi izmēri šīs te, tie puļķīši tādi. Un tur ir viena tāda maz, ļoti interesanta knifiņš. Eniet, kad jūs viņu atskrūvējat, lai mainītu garumu, un tagad aizskrūvējat, ja? Redz, ka jūs viņu atskrūvējat, viņam ir te tāds atdurīts. Lai viņš neatskrūvētos pilnīgi pavisam un kaut kur un pazūd. Ja? Viņš vienmēr būs klāt pie šīs te apakšējās daļas. Čik pievelkat, saregulējat dziļumu, kādu jums vajag. Cīkums, bet patīkami. Tā, ar tur. Labi. Uz maniem feederiem virsū skrietiem. Breksis? Nē. Man liekas, jā. Nē, vīmba laba. Laba vīmba. Ui, tiešām. Nu jā, varēja sajaukt ar Brexit. Tas izmērs ir tāds, kad... Jā, nu šitā ir fantastiski. Nu, tur, labi, kilograms tur nav, bet savu 800 gramu ir stabili. Tikai pinku čupiņu. Mums notiek, tā kā par ēsmām arī. Nu, kā jau vienmēr kaut kas jāmaina un tad viss notiek. Bija pirms tam uz tārpu paņēma, nu, uz slieku kombinācijā ar balto, tagad pinku pušķīts tīrs un izšāva. Es domāju, šis ir pelnījis ikšķīti. Sēžot šādā te sistēmā par kāta novietošanu. Nu, principā ir trīs versijas. Viens ir, teiksim, šis vienkāršākais zemē ieduramais, arī regulējam ar augstumu. Tad otra versija, ja ir, teiksim, kaut kāds dolomīts vai kas jūs nevarat iedurt zemē, ir trīskājas, tas arī regulējams. Nu, un ja ir vēl tādi apstākļi, kad jūs nevarat gan trīskāju novietot vai iedurt, kaut kāds ļoti stāvs krasts vai betons kaut kāds, tad ir tie saucamie feeder armi, ko jūs uzvietat, kas ir pievienots pie platformas. Mums ir dažādi modeļi, dubultie, lielāki, jaudīgāki. Man vienkārši šoreiz ir paņemts viens kā piemērs. Un kāda vēl viņu priekšrocība ir, kad jūs viņam varat regulēt leņķi.
Tā, es tur parādīšu. Jūs viņu varat pacelt gandrīz vertikāli. Kam ir vajadzīgs? Ja, teiksim, ir ļoti liels trauma, maksimāli maz ir aukls ūdenī, un jūs varat lietot vieglāks barotos. Jums to baroto nenesīs nost. Foršas smalko kāds. Nu, pat neneceļās augšā vēl. Oh. Nu, kas māk, tam nāk. Viegli nav, jā. Tomēr tā. Redz. Pamainīju taktiku vai tehniku. Un ir vimba. Un tad jūs jautāsiet, uz ko tad es viņu noķēru, ja, droši vien. Kur ir tā mana, kas man ir tās pamainītais? Neku šeit var redzēt. Saucamā vimbu mormiška. Nu, āķis gan ir ļoti liels. Es uzliku viens lieku un 2 baltos. Bet, nu, uzreiz bija rezultāts. Vienmēr atgādinos, mainām, tehnikas, taktikas rezultāts būs. Jo, nu, ja mēs sēžam, kaut ko mēģinām sagaidīt, nu, var tā, bet vienkārši kaut ko visu laiku mainot, tā copi notiek aktīvāk, arī jūs laiku pārbarojat to vietu, atkal pa jaunam, laidīsim viņam pakaļ. Un zivs aktivizējās un noķerās. Šī cope pavasarī, man liekas, ir pati populārākā. Kad nāk vimbas, tad visi pārvēršās pa vimbu makšķerniekiem. Nu jā, jāsaka, diemžēl ir novērots, kad to zivu ir tik daudz citās vietās, kad cilvēki paliek vai negausīgi, vai viņi nezina līdz galam tos noteikumus. Tāpēc varbūt īsi atgādināsim. Vimbai minimālais izmērs ir 30 cm un lomā drīkst paturēt 7 zivis. Tas ir nelicenzētās vietās. Kur ir licenzētās vietas, tur ir savi noteikumi. Tā, ka jūs pērkat licenci, tur jūs tos noteikumus izlasīsiet. Un tās 7 zivis, ko jūs varat paturēt, jūs varat likt vai maisiņā vai spainī, vai uzglabājumā tīkliņā. Bet atceraties, ja jums tik raiti ķerās un jums esat noķēruši vairāk 7, 8, 9, 10, jūs nedrīkstat uzglabāt viņas tīkliņā, teiksim, lai beigās uztaisīs skaistu bildi, un tad es viņus atlaidīšu. Ja atbrauks inspektors, jūs pa katru to vimbu samaksāsiet diezgan godīgi naudu. Jūs arī, ja makšējat kopā ar kolēģi, nevarat vienā uzturējumā likt tās visas zivis kopā un teikt, tas mums ir uz abiem. Inspektors jums neticēs, un kurš atzīsies, kam tas tīkliņš ir, tam liks arī samaksāt sodu. Ja jūs, teiksim, makšējat un redzat, kāds tālāks kolēģis kaut kur ķer 1, 2, 3, 5, 12 un tik bāž kulē. Aiziet, painteresēties. Varbūt viņš nezina tiešām tos noteikumus. Varbūt viņš ir atbraucis no ārzemēm. Mums ārzemes īstenībā šeit pat otrā krastā, ja, pāri pretīm šī upē. Vienkārši painformējiet. Esam atbildīgi, sargājam mūsu zivu resursus. Neviens jau cits viņus nesargās. Ja brauc ārzemnieki vai mēs kaut vai paši, sargājam, iemērojam tos likumus, tāpēc viņi ir radīti, lai mēs viņus ievērotu un lai tā zivs būtu mums, un, kā saka, arī mūsu bērniem. Kur viņš aizskrēja? Kas tu man esi? Nav jaudīgi. Very nice. Kāpēc tā? Ko paņem? Slieciņu. Tieši grasījos pārlikt uz slieciņu. Es domāju, ka augsts aizdomīgs tāds mazs copīts,
ka tās nav vimbas, tās ir raudas. Nav jau tāds sliktākais izmērs, smuka raudiņa. Bet, nu jā, tad būs jāparegulē āķa izmērs, ēsmas izmērs, lai varētu ķert šitāds smuks raudiņas, kamēr vimba nav pienākusi. Jā. Ai. Nu, skaisti. Un tagad, jā, likais mazais āķīts. Pirms tam es noķēru uz mormišku vimbas, tagad ir mazais āķīts, 12. numura, un bija slieciņa 3 daļās saplēsta. Jo jūtam, ka zivis apakšā ir, viņas kaut ko piebakst kaut kur, un visu laiku mēs katrs viens otrs, mēs visu laiku kaut ko dažādu, kamēr to atslēdziņu mēs atradīsim. Šodienas copas inventārs. Nu, mēs kaut kā izlēmām varbūt aiziet uz tādu, sauksim, vieglo galu. Mums ir 330 feederīši, man ir feeder Concept Simple Light, 60 gramu testu, 330, un Artūram ir Tour 2, 50 gramīgais feeders. Nu, varbūt var likties pavasarī uz vimbām, nu, nav prāta darbs, nu, parasti jau tomēr tā kā jaudīgāku. Bet šī upe ir diezgan maziņa, ūdens jau ir bišķiņ pakrities. Nu, protams, mums rezervē ir mašīnā vienmēr arī jaudīgāk kāda, bet mēs sapratām, ka, lai būtu lielāka baudīšana, mēs izvēlamies tomēr tādus vieglākus kādus. Līdz ar to arī spoles un auklas ir vieglākas. Man ir Tour 2 4000 izmēra un 12 arī tā paši Tour 2 8 dzīsla aukla. Barota viņā 50 grami. Šīta glāzes tipa vienkārši uzvērta uz virpulīša ar karabīnīti, 10 cm feeder gamiņš un pavadiņa 70 līdz metram, nu to mēs regulējam pēc zivju aktivitātes, un āķītis 10, 14 un esmu regulējam. Nu, principā elementāri vienkārši sistēma, kļūdīties nevar. Nu, tas inventāra rupjums vai smalkums jums ir jāizvēlas pēc vietas, kur jūs makšķerēsiet, un kādā distancē, kādā dziļumā, ar kādām parotavām. Universāla izvēle, es teiktu, būtu feeders 90, varbūt līdz 120 gramu, ja vēl bišķiņ agrākā pavasarī. Tad jūs nekļūdīsieties gandrīz nevienā vietā. Pavasara vimbu copē nav jāizdomā nekāda raķešu zinātne. Salmo ir izstrādājis vimbu barība garneļa aromātu. Pēdējos gados viena no populārākām barībām vimbu copēji. Plus var pievienot šitādus te smukus vai sarkanas cepumiņus vai dzeltenas peletītes, kas ir bišķi smagāks, viņas labāk nogrimst un labāk turās pie grunts. Barības daudzums. Principā mums šodien ir 2 kilogrami. Nu, spriediet paši, tas ir daudz vai maz. Bet tomēr pavasarī vimba ir jābaro. Mēs esam novērojuši, ka blakus sēžas cilvēki, kas vienkārši sēžas parastajām gruntenēm, blakus barojot, vimba apsaucās momentāli uz iemesto barotavu ar barību. Tārpi vimbu copē principā var iztikt ar iztikas minimumu. Šodien mums ir viena kastīte baltie, kur puse paliks pāri, viena maz kastīte pinki un otrā numura slieciņas. Nu, finalizējam šo burvīgo dienu. Ko tad esam noķēruši? Nu, esam noķēruši vairākas, pēc tam pastāstīšu, bet lūk, ir 7 skaistas vimbas, plus raudas. Nu, vimbas brauks uz kūpiņu, raudas brauks atpakaļ. Bet kopējais abu divu mūsu rezultāts šodien bija uz skaitītāja 24 vimbas. Es tā kā vimbas neēdu, es uzreiz savējās laidu apakaļ, tāpēc mēs laidām vienā tīkliņā tikai 7, pārējās uzreiz laidām apakaļ. Nu, bet šeit šī skaitā ietilps, mēs ar beigās nolikām feeders, paniekojamies ar pludiņiem. 3 skaistas zivis, faktiski 15 minūšu laikā. Tā kā principā var arī pilnīgi mierīgi šitādā vietā ķert ap pludiņu, vieglo feederi. Nu šādas skaistas zivtiņas. Ja patika raidījums, tad īkšķīši,
Ja ir kādi jautājumi komentēt, mēs lasām visus komentārus, visus iebildumus, ieteikumus. Ja jums ir kādi ieteikums, kur vēl makšķerēt, vai ar jums kopā, jums ir kāda vieta, mēs izskatīsim visus piedāvājumus un varbūt tiksimies kopā. Brauciet makšķerēt, kamēr ir jauks laiks. Atā, dāmas un kungi!